1000 jūdžu ekspedīcija dodas uz Āfrikas rietumu piekrasti, kur pie Gvinējas līča atrodas salīdzinoši neliela valstiņa Gana. Ganā dzīvo 24 miljoni iedzīvotāju, un tā robežojas ar Kodivāru, Burkina Faso un Togo. Jau 55 gadus Gana ir neatkarīga valsts ar savu parlamentu un prezidentu. Ceļotāja mērķis ir ne tikai iepazīt slaveno zelta krastu, kur joprojām slējas neskaitāmi portugāļu, britu un nīderlandiešu kolonistu forti, un aplūkot, cik mūsdienās atlicis zelta, ko skalot daudzajās Ganas zelta raktuvēs, bet arī nokļūt valsts attālos reģionos, kur savannā mazos ciematiņos cilvēki dzīvo pēc senām cilšu tradīcijām. Bet līdz tam ekspedīcijas dalībniekiem, radio dīdžejam Egonam Reiteram un mūziķim Kārlim Kazākam jāveic vēl ļoti tāls ceļš, sākumā līdz Ganas galvaspilsētai Akrai. No Rīgas līdz Āfrikai vispār jālido 10 stundas. Viens pārlidojums līdz Stambulai, tālāk Stambula Gana, tad Turcija Āfrika. Es lidoju 10 stundas, Kārlis lidoja bišķi mazāk. 7 stundas pagāja nemanot. Tas pārdzīvojums pie atvērtām durvīm uz trapa Akras lidostā bija. Varbūt var izslēgt to sutu. Akra, Ganas republikas galvaspilsēta, atrodas Atlantijas okeāna Gvinējas līča piekrastē. Šajā pilsētā dzīvo tieši tikpat cilvēku, cik visā Latvijā. Vēstures liecības par šo pilsētu lielākoties sākas ar 15. gadsimtu, kad šeit ienāca dāņu, nīderlandiešu, britu un portugāļu kolonisti, kas sāka celt nocietinātus fortus un ar karaspēka palīdzību attīstīja zelta un vergu tirzniecību. Akrā ir ekvatoriālais musonu klimats, un vidējā gaisa temperatūra visu gadu ir +25 līdz +35 grādi. Mūsu ceļotāji Ganā ir nokļuvuši pāris nedēļas pirms lietus sezonas sākuma, tāpēc viņiem būs jāiztiek bez veldzējošā lietus un jāiztur +38, +40 grādus liels karstums, kas turpinās visu diennakti. Tas gaisa mitrums ir tieši tāds, kā turku pirtī. Tu svīsti nevis īsti no karstuma, bet no tās sutas, kas tev liekas, ka viss ir viena suta. Beigās tu āries daļa no tās sutas. Nelielā kafejnīcā Akras centrā ceļotājiem ir sarunāta tikšanās ar pavadoni Rašedu. Viņš ir apņēmies 2 nedēļu laikā parādīt ekspedīcijai Ganas interesantākās vietas un iepazīstināt ar ciltīm, kas dzīvo savannā Burkina Faso pierobežā. Pirmais iespējas ieraugi gidu. Likās, ka tā Āfrika jau nav nemaz tik Āfrika. Nāk čalis ar drediem, priecīgs, smaidīgs un runā valodā, kuru vēl joprojām šifrē valodnieki. Bieži vien, ja tādas valodas nav. Vispār tur tiek lietota angļu valoda, kura visticamāk skolās tiek mācīta no regēju kasetēm. These are 3 brothers, they are from North. Community sign? or what? What is this? Togetherness. Yeah. Katrā ziņā, tieši tā ieraudzīja to gidu un domāju, redz, kā būs. Bet pēc tam izrādījās, ka tādi kā viņš nemaz tik daudz nav Āfrikā cilvēki. Jo visa Gana, ieraugot viņu, teica, ej, rastā! No. Wait, And this? And then okay. No. Wait a minute. Ne, puikas ir forši, viņi ir parasti smaidīgi un priecīgi. Yeah, it's like Latvia. Las Vegas. Latvia. Europe. Small country in Europe. Tas, ka tu kartējus apskatījies, es esmu centrā. Un izēju no viesnīcas teritorijas un nonācu vietā, kur tā kā no netīrības kūpa laukums. Un tad tu skaties un domā, tu esi pašā centrā, tad kas tagad būs? Kur mēs esam iekūlušies? Tas dzīves līmenīts ir mazliet pasis zemāk zem mūsu tā, kur mēs lasām, kā cilvēks dzīvo un kas skaitās normāli. Un tad diezgan liela cilvēku daļa dzīvo tur tajās kartonu būdās. Ja meklējam labo visā,
ir grūti saprast, vai tas ir bombzītis, vai tas ir cilvēks, kurš šobrīd atpūšās. Vienkārši netirgo šajā brīdī, tāpēc, ka varbūt pārāk karsts vai viņš ir noguris. Gids, tāds ar drediņiem, tāds stilīgs čalis, likās, ka tad jau tā Āfrika būs viegli. Tur tu ieraudzīt nebūs. Tik viegli nebūs. Cik viegli vai grūti būs, rādīs laiks, bet nokļūstot citā valstī un vēl jau vairāk citā kontinentā, pirmais pārbaudījums ir vietējā pārtika, par kuru ganas gadījumā nav nevis mazākā priekšstata. Un pirmās brokastis bija brokastis, kas parādīja, ko mēs ēdīsim turpmākās 14 dienas. Salda maizīte. Nevar teikt, ka negaršīga, bet 14. dienā jau mazliet Bet maizīte jau vienmēr ir maizīte, svēta lieta, ēdām, protams. Un oliņa. Tas ir saustā maizīte. Tā pirmā sajūta bija, tu ieeji pilsētā, kuru kāds ir aizmirsis plānot. Ka pilsēta ir radusies pati, netīšām, un ja kāds ir bagātnieks izdomājis, ka viņš te noliks savu kaut kādu piemiņas laukumu, tad tas laukums tur arī tiek nolikts. Turpat blakus turpinās tirgus, tas, kuram virsū iespējams šo laukumu arī uzlīko, nekas nav mainījies. Burzma, tāda šmucīte visu laiku neliela, tāds mulsums, bet par laimi, vismaz akrā cilvēki aiz rokas īpaši neraustīja, virsū nebāzās, un tad tev ļauj iejusties mazliet tajā vidē un pierast. Pārdots tiek viss kaut kas tiek samuļāts ar rokām, un jau pirmajā dienā tu sāc sajust, ka tieši higiēna varētu būt tā, kas apgrūtinās mazliet visu pasākumu. Jo visur ir tirgošanās, visur. Tas ir īstenībā arī galvenokārt vienīgais, ko cilvēki dara, parastais mirstīgais. Un tas vēsturiskais veids to visu darīt uz galvas kaut kā, tas strādā vēl joprojām, jo neko ērtāk viņi tur sev nevar izdomāt. Tur, kur tas ir krustojuma tirzniecība, tur tas ir baigi attaisnojās, ka tev ir uz galvas. Ja tev ir brīvas rokas mainīt naudu, dot produktu, ja tev ļoti ātri jāizdara vairākas lietas, ja tev būtu ratiņi, un kaut kāds nedod Dievs slīpums tam ceļam, tev visu laiku ir problēmas, tev viņi jāpievaktē, tu nevari paskriet līdz mašīnai. Bet tur to visu saušu, tu labi pārvietojas, viņi tur viņus diebi tā kā dolas. Redzot tās bļodas ar vismaz 30 litriem ūdeni. Redzot tos, nesitos Coca-Colas buņģiņus un visas tās dzeriem buņģiņus, skaitu 60, 70 buņģiņus, pilnīgi skaidrs, ka tie kādi kilogramu 40. Ar rokās, es domāju, ka ilgstoši nevar nonest tādu svaru. Apbrīnojami, protams, ir skatīties, ka sieviete var pietupties, iet pa trepēm, visu kaut ko darīt, ņemties paralēli, iet bērnu uz muguras ar to ūdensbļodu uz galvas, tas izskatās dīvaini. Bet ārkārtīgi skaista gaita cilvēkiem, tāpēc. Tā kā viņiem pat nav uz galvas šis ūdens, viņi tik skaisti iet, ka pa trepēm cilvēks nevis tā kā mēs kāpj, bet viņi tā plūst. Un izskatās, ka viņi visu laiku plūst. Un tas arī rada savu tādu sajūtu plūst. Tā pilsēta nestāsta neko. Vienkārši liels bardaks, kur ir ļoti daudz cilvēku, daudz ļaužu ganās. Un tirgojās, un visi tādā tāds skudrpuišu sajūta. Un tāpēc Gana atkal būs tā zeme, kur jāšauj uz laukiem vairāk. Bet pirms došanās prom no Akras
Ekspedīcijas komandai vēl jāapmeklē pavadoņa raša Paziņu nelielā rūpnīca, kur top tradicionālās Rietumāfrikas bungas džamba. Džamba ir no viengabalaina koka izdobts aptuveni 60 cm augsts bumbierveida korpus, kas pārvilkts ar kazas ādu. Parasti instrumentu izgatavošanai lieto izturīgo sarkankoku, tomēr džambas no citiem materiāliem nebūtu neskan sliktāk. Katrs instruments tiek speciāli noskaņots, lai spēlējot vairākiem bundziniekiem kopā, sasniegtu pēc iespējas skanīgāku rezultātu. Katram darbam kādreiz pienāk gals, un kā izrādās, Rietumāfrikai tradicionāli tas pamazām pāriet svētkos, kuru galvenā sastāvdaļa ir džambas skaņas. Oh, that was a welcome. Yeah, that was fun. Yeah, because drum we have three fingers? Yeah, so three to play drum. Yeah. Three type of tricks. That, of course. So first is open. Šajā video to nevar redzēt, ka es to būtu darījis iepriekš, bet es esmu to darījis. Man ir viens čoms, kas ir profiņš, viņš man ir rādījis tur tos. Jo tur jau atšķirās, ko tu sit, pa kuru vietu, pa vidu vai pa maliņu vairāk, vai, tur vesela māksla. Es biju pamēģinājis, bet tādu ritīgu sadziedāšanos piedzīvoju pirmo reizi. Tā kā mēs tur jau mēs bijām kādi 10, labi, 8. Labi, 3. All the symbols have meaning, and this is what we call the borderline, like Latvia here, Russia here. Yeah. You understand? Borderline. Borderline. Yeah. Every symbol, this symbol, all these are the symbol chart. The meaning is here. So when you read this one. Simbolus mēs nesaprotam, bet mēs viņus redzam visu laiku. Tas gan ir tas, ka tu ej. Jebkur viņi parādās tur. Daudz, kur viņi parādās. Kas man pat likās dīvaini, tie plasmasas krēsli. Visparastākie, kāda ir pie mums, ir ēstuvies plasmasas krēsls, kurš visticamāk taisīts Ķīnā. Bet viņš tomēr ir pasūtīts ar to viņu kaut kādu simboliņu. Un tas atkal rada kaut kādu sajūtu, ka tā tradīcija ir kaut kāda dzīvo tomēr. Ka tas nav viss tikai priekš piemānīt turists.
Bet interesanti bija, ka mums bija iespēja iepazīties ar visiem viņu draugiem, it īpaši tajās reizēs, kad tojās ēdienreize. Tajā brīdī pieteicās viens, nākamais, vēl viens. Mēs apaugām. Tāda ritīga ģimene paēdām vakariņas bieži vien. Ir mazliet bail no katras ēdienreizes. Ēdiens ir maza bēda tur. Turistam. Vietēji tur stumji māgā to fufu un viss ir kārtībā. Fufu ir Ganas nacionālais ēdiens. Tomēr ar dažādiem nosaukumiem tas sastopams gandrīz visā Āfrikā. Ganā fufu pagatavošanai izmanto ar cieti bagāto dārzeni jams, no kā to baltā kartupeļu biezputrai līdzīgā bumba. Bet buljons var būt gan no vistas, gan lielopa vai zivs gaļas. Kartupeļveidīgais jams ir galvenais Rietumāfrikas lauksaimniecības produkts. Ganā, Kodivārā un Nigērijā tika izaudzēti 95% pasaules jamsa ražas. Jamsa auglis var sasniegt iespaidīgus izmērus un svērt līdz pat 75 kg, un šajos platumgrādos to var uzglabāt līdz pat 6 mēnešiem. Daudzos Āfrikas reģionos tieši jams palīdz pārvarēt neražas mēnešus un pārtiks problēmas. Jams ir arī universāls dārzenis, jo to var gan vārīt, gan cēpt, gan žāvēt un pat pagatavot saldo ēdienu. Līdzīgi kā kartupelis, jams aug zem zemes, tomēr ir daudzgadīgs. Un tad es savā prātā mēģinu griezt atpakaļ visas dainās sastopamās lielās karotes, vienīgo karoti uz galda vai putras ēšanu no viena katla. Un tad arī tu iztēlojies tās tumšās istabiņas Latvijā, tajās baļķu mājiņās. Nekas skaistāks jau tas droši vien nebija. Nekas tīrāks, bet kaut kad, laikam mainoties, vācietis droši vien parādīja karoti, vēl kāds parādīja vēl kaut ko, un kaut kā laikam mainoties, mēs esam kļuvuši ļoti pedantiski attiecībā pret ēdienu, pret tīrību, ēdienu gatavojot. Un, protams, ka tad ieraudzīt divus jaunus cilvēkus ar rokām kopā iebraucot vienā ēdienu bļodā līdz alkoņiem, nomūrējoties ar mērci, kurā saskati gan zivi, gan gaļu, gan vistu, gan iespējams arī autoriepas gabalus. Un to visu tā vienkārši lejot gar kaklu uz krekla un mutē daļu. Protams, ka ir mazliet dīvaini un apetīti īpaši neuzlabo. Tāds skats. Lai arī fufu ēšana ceļotājiem nerada patīkams emocijas, tomēr šajā ēdienā nav nekā tāda, ko kopā vai atsevišķi nebūtu ēdis vidusmēra eiropietis. Protams, izņemot milzīgo Āfrikas kartupeli jamsu. Bija pirmā sajūta tāda, ka viņš uzsit. Par mūsu gidiem ir vajadzīga speciāla atsevišķa filma. Šajā gadījumā nevis dokumentāla filma, kas ir 1000 jūdzes, bet mākslas filma. Un tad tagad būtu tad jāsarunā tā mašīna ceļošanai pa valsti. Un tad Džeks sāk stāstīt. Mēs tulīt jau varam braukt, principā ņemam jau somas, bet bišķi būs jāuzgaida, jo automašīnai ir saplīsusi ātrumkārba. Pagaidi, ja tu mēģini stumt, piemēram. No kalna, es redzēju, tur tāds mazs pakalniņš ir. Tu pamēģini bišķi pastumt. Ja dabā nā, tricā. Kad tu prasi, vai tiešām šis būs gatavs 12. tad tev teiks, jā, būs. Un tu ej prom ar domu, ja jau viņi saka, varbūt, ka arī būs. Rītdienā 12. moška. Nebija, protams. Miruša automašīna laukums. Labāk jau ir. Un viena no tām mirušajām automašīnām ir mūsējā, ar ko mums jādodas ceļā. Večs mastās ir iekšā. Es reāli. Tiem busiņiem motors ir zem sēdekļiem priekšējiem. Es domāju 20 minūtes. Es saku 10 vispār. Tur nav. Šito te pieliek siks, malā ir ko vilkt. Motora nav. Tikai tāda acis pievērš, tāds skatīties apkārt, kur varētu būt palīdzis motors. Un pilnīgi atsevišķi pa detaļām stāv cilindri, galvas blīves, karteris, visas skrūves pa smiltīm. Kaut kas ir nedaudz pa salonu izkrāmēts. Ātrumkārbi stāv atsevišķi. Visur ir eļļa, viss ir izlījis, un, kas interesanti, neviens neko nedara. Tā mašīna nav gājējis.
Un viņš vēl aizvien, viņš pienāk klāt un saka, nē. Tas izskatās sliktāk nekā īstenībā ir. Tas es saku, tur tūlītās atbrauc džeks, visi kopā saliekam, saskrūvējam, iepildam eļļu, benžu un mēs esam ceļā. Pēc kā tieši aizgājāt? Jo es te redzu izjaukt pilnīgi visu. Sākot ar galvu, motoru, beidzot ar kartērs atsevišķu, ātrumprātu. Un tad mēs, protams, izstāstījām savu latvisku un teicām, jau džeki, nu tas nav reāli. Šitā mašīna nav gājējis. Vēl nedēļu profiņu sēdētu un to visu liktu kopā un attīrītu no smiltīm, jo detaļas mētājas pa zemi. Nu viss ir tādā ellē, ka tā mašīna nav gājējis. Nu, nebija jau vairs varianta. Mēs vienkārši teicām, ja mēs neizbrauksim pēc neilga laika ar citu mašīnu, tad mēs meklēsim citus pavadoņus. Laiks mirušo mašīnu stāvvietā paiet nemanāmi. Ganas galvaspilsētā Akrā ir pienācis vakars, un tas nozīmē, ka gribot negribot, šeit ceļotājiem būs jāpavada vēl viena nakts. Iespējams, ka zināms kultūras šoks ierodoties svešā valstī un kontinentā ceļotājiem ir pat veselīgs, jo tas palīdz ātrāk pielāgoties zemei un tās likumiem, cilvēkiem un nepierastajiem sadzīves apstākļiem. Lai arī Gana tiek uzskatīta par vienu no ceļošanai drošākajām Āfrikas valstīm, tomēr turistus šeit gandrīz nav iespējams satikt. Un tas nozīmē, ka dziļāk valsts iekšzemē ekspedīcijai ir visas iespējas uzmeklēt vēl neskartus ciematus un ieraudzīt interesantu un pirmatnēju vietējo cilvēku sadzīvi. Jau pirmajā dienā ekspedīcijas komandai tapa skaidrs, ka Gana nav tāda, kā viņi bija iztēlojušies. Vai tā ir labāka vai sliktāka par cerēto? Par to viņi varēs spriest tikai ceļojuma beigās, bet šobrīd Gana mums visiem ir savāda un nesaprotama zeme Āfrikas kontinenta vidū, viesošanās kurā jau no pirmajām minūtēm ir pilna pārsteigumu un interesantu tikšanos. Tā ir dāvana, kur nevar neņemt. To ir droši vien vienreiz ļoti veselīgi redzēt, lai saprastu to skatu punktu, no kāda uz mums skatās no turienes. Pašam dabūt iekšās mazliet atkal kārtējo reizi, kā tu esi iztēlojies, kā viss ir un kā varbūt ir savādāk. Kontrastaina zemīte. Nestoties uz ne pārāk lielo izmēru, bet ļoti dažādi cilvēki, ļoti dažāda daba, viss nomainās. Tas ir tās valsts spēks. Šī lieliskā panorāma ir radusies senos laikos. Tie, kas redzēja tās tapšanu, vairs nav dzīvi. Un neviens tik ilgi nedzīvos, lai redzētu tās beigas. Tikai Dievs.